Tāpēc, ka lielajām firmām īstenībā ir viens uzdevums – nepielaist neko jaunu tirgu. Nu, te ir piemērs, kā izēda Latvijas viena no dižākiem pretvēžu sasniegumiem Rigvīru. Nu, tirgus apēda, mierīgi pasūtījumu izpildīja attiecīgās amatpersonas. Un tā problēma ir ļoti vienkārša. Nu, tas pats Rigvīrs, viņš ir vīrus. Un vienīgais, ko jūs nevarat apmānīt, tas ir vīrus. Vīrus atradīs saimnieku šūnu un piespiedīs saimnieku šūnu sev pavairot. Mēs esam visādus pretvīrus preparātus taisījuši, bet viņu pretvīrus preparāti, kā zināms, ir stipri mazāk efektīvi nekā būtu teikt pret baktērijiem antibakteriālie, antibiotikas. Un tā problēma ir kāda, ka ja jūs iemācat vīrusu uzskatīt par savu saimnieku, kas viņu vairos vēžu šūnu, tad palaižiet viņu tikai iekšā, un viņš viņu atradīs. Un tad viņš viņā vairosies, un šīs vēžu šūnas aiziet bojā, tāpēc, ka viņa resursi vienkārši izsīkst. Tas ir tas, ko dara Rigvīrs. Un tad sākās tā vāvuļošana, ka tā jau nevar būt, ka viņš strādā pret veselu virkni dažādiem tur audzējiem, ja? Bet īstenībā viņš atpazīst pa saimnieku šūnām gļotādu šūnas. Viņš ir gļotādu vīrus. Visi audzēji, kas cēlušies no gļotādām, vai tas ir pienziedzēri, pienavadu, vai tas ir prostātas vēži, ja tas ir no gļotādas, vai tas ir kuņģa zarna, vai tas ir smadzeņa apvalks, vai tas ir plaušas, vai tas ir zarnas. Tā viņam ir alga. Tā ir gļotāda šūna, audzējs, laba mana saimnieka šūna, to es mīlu. Nu jā, tagad šīs zāles vairs Latvijā pieejams nav, nebūs respektīvi, nu to pagūju iznīcināt. Tas nav mans atklājums, ne mans izgudrojums. Es tikai varu pateikt, ka, diemžēl arī manā ģimenē viens cilvēks jau 4 gadus lieto, un tā kā mēs aizgājām uz onkocentru, un daktars ieraudzīja, jūs tā esat? Jā. Un kādas jums sūdzības? Bet nav sūdzību. Kā? Kā nav? Nu, tā kā vajadzēja būt. Audzējs bija, cik, 12 cm reiz 8. Ko jūs? Labi. Tā kā tā. Bet, nu, tā mums notiekās. Ar farmu firmām nav izdevīgi. Un jau 65% no tām zālēm, kas šobrīd ir tirgū, ir izstrādājuši nevis lielās firmas, bet maziņās. Tāda, man institūtā, piemēram, 19 oriģinālas zāles. Nu, bet tā nelaime ir tā, ka šīs firmas, ko viņas dara? Viņas iestāsta visiem, ka ir pētījumos jāpiedalās tur 1000, 10 000, 100 000 cilvēkiem, lai būtu pēc mūsdienu prasībām dubult akla randomizēt, placebo kontrolēt, daudzcentu prospektīvie pētījumi. Viss tas ir jauki. Bet matemātika saka gluži vienkārši. Jums ir 2 grupas slimnieku, un jums ir statistiski ticama atšķirība rezultātā starp vienu, kas saņēma zāles, un otru, kas nesaņēma. Tad tas ir statistiski ticams rezultāts, un tas ir rezultāts. Nē, nu, kur tu 100 slimniekus paņēmāt? Nu, 100 000 jau būtu bijuši, tad būtu labi. Varat jūs to atļauties? Nevarat. Nu, tad pārdodiet mums, mēs to izdarīsim. Jeb atdodiet. Tā tas notiek, diemžēl, farmācijā. Jūs cenšaties tagad jaunas zāles? Kam šādas zāles vajag? Da nevienam. Nu, kur tad liksim to klīniku, kurā nedēļām ir jāguļ, un kur būs tās dārgās zāles, kas šobrīd ir, kur tās tad mēs liksim? Nu tad tādas jau nevajag. Un ar to, kāpēc Rigvīrs sacēla šādu traci? Gluži elementāri, tāpēc, ka Latvijā ir apmēram 200 melanomas jauni gadījumi gadā, un no tiem no 70 līdz 80%, kā no kurā gadā, ja viņi pietiekoši agri 1. vai 2. stadijā atklāja,
paralēla operācija deva Rigvīru. Un tā nelaime ir tāda, ka 3. un 4. stadijā viņi pāriet, tad 4 līdz 5 reizes vēlāk, tas ir pēc gadiem 8, 9, citiem 10 gadiem. Un tikai 3. un 4. stadijā ir tās wunderzāles, kas pagarina bioloģiskās un tēmētās un vēl neskādas, kuras pagarina dzīvību, sākot ar 1,5 mēnesi vispār, ja, tā, vidēji. Tad tas maksā ap $150,000 gadā. Ja jūs gribat tikt līdz 1,5 gadam, tad ir kombinācijas. Tas gan maksā ap 300 pāri tūkstoši gadā uz vienu pacientu. Bet viņas nedrīkst pielietot 1. un 2. stadijā, un tur zāļu vispār nav. Bet tikai 3. un 4. ja blakums ir drausmīgs. Līdz ar to vajag panākt, lai tie pacienti ātrāk nokļūst tajā 3. un 4. stadijā. Jo nav vadlīnijās nekādu zāļu 1. un 2. stadijā, izņemot Rigvīru. Nu tad laukā ar to. Viss. Un vēl viena nelaime ir klīniskie pētījumi. Ja jūs gribat klīniskos pētījumos ieslēgt melanomas pacientu, viņš nedrīkst būt saņēmis Rigvīru, jo tas uz mūžu. Viņš taču ir inficēts. Viņš nav tīrais pacients. Un viens pretvēža preparātu pētījumos ieslēgts pacients atnes 30,000 tam, kas veic pētījumus. Nu, tad stādzies priekšā jums izslīt kādi 150 gadā. Pareizi, ne tad 30,000. Jūs redzēsiet, ko zaudē vadošie onkologi. Un tāpēc, ja to Rigvīru parakstīja tie onkologi, kam jāārstē, bet par to, ka viņu ir jāatsauc viņa reģistrācija, bija vadošie onkologi. Tie, kur veic pētījums. Nevar jau nopirkt tās zāles pats bez receptes. Tātad, ja viņš ir saņēmis šīs zāles, tad kāds ir izrakstījis receptu un izrakstījis tikai jau onkologs. Tā ir tāda, teiksim tā, kas maksā naudu, tas pasūta muziku un rezultāts ir apšaubāms. Un tas, ko mēs zinātnē redzam šobrīd, un tā ir pamat problēma, ka līdz 70% pētījumu, kas attiecas uz zālēm, neatkārtojas. Ko tas nozīmē? Kāds maksāja un saņēma vajadzīgo rezultātu.